Ja nu ir kāds ēdiens, kas garšo patiešām visiem, tad tās ir tortiljas. Un šodien kopā ar šefpavāru Lauri Aleksejevu mēs gatavosim fantastiskās tortiljas. Vienkārši gardi un super ātri. Mēs gatavosim tortillas ar jēra gaļu, ja, kuru var iegādāties jau gatavu. Mēs to varam darīt ar vistas gaļu. Mēs to varam darīt ar kādu malto gaļu, kādu mums patīk. Tītars lielops, cūgaļa, jebkas. Ļoti svarīga sastāvdaļa ir tako garšviela, labs tomāts, čili pipars, laims, svaigs koriandrs un sarkanais sīpols. Principā tas arī viss. Nu ko, ķeramies pie lietas. Kas ir pirmais solis? Mums vajag atdalīt šo jēra gaļu no kaula un sakapāt. Tu droši paņem šādi, ja? Redz, cik viegli nāk nost, ja? Wow! Viss, un turpini. Šo buljonu lūdzu saglabājam. Ja? Savukārt, ko daru es? Sākšu veidot mērcīti, lai tas viss beigās izskatās labi. Šeit ir eļļa. Nu re, mums ir sīpols, čili pipars un tomāti. Lūdzu, neaizmirstam par tako garšvielu. Nebaidamies. Un svaiga koriandra kātiņi. Nekādā gadījumā nemetat viņus ārā. Viss iet iekšā, viss vajadzīgs mērcēt. Lapiņas mēs pēc tam saglabāsim. Izskatās fenomenāli vienkārši. Ļoti ātri tas bija. Un es saprotu, ka mēs jau tuvojamies finālam, ja? Mums vajag drusku pasutināt un būsim gatavi jau montēt vai tīt, vai locīt. Kā nu kuram patīk. Tur varbūt ir vajadzīga īpaša māksla. Jā. Pat bērni varēs, ja? Jā. Šis ir mūsu pildījums. Mēs varam, starp citu, ja vēlamies, pievienot klāt sarkanās pupiņas, baltās pupiņas, vispār visu, ko vien vēlamies. Varam kukurūzu pielikt klāt, ko nu gribam. Es pielieku klāt atlikušo svaigo koriandru. Sīpoliņu, jā. Sīpolu, svaigu, sarkanu un laimu sulu. Cik interesanti. Un laimas sulai, starp citu, ir ļoti liela nozīme. Un viņa ir jāpievieno pašās beigās, kad mēs vairs neko nevārīsim, kā skolā un grāmatās māca. Ja? Mums ir nepieciešams šo tortillu, šo plāceni nedaudz sasildīt, lai viņš kļūst elastīgs. Tagad skat. Tagad šādi. Ielokam, aizlokam un veidojam pankūkas formu. Aha. Vienmēr cepam ar šuvi uz leju. Ar šuvīti, jā? Uz leju. Tu nodemonstrēji, ka tortiljas ne tikai labi izklausās un labi garšo izsmalcinātajās ēstuvēs, bet tās var arī pagatavot mājās, tik vienkārši. Es teiktu elementāri. Super, vienkārši. Vienkāršāk nevar. Lai labi garšo. Noteikti pagatavojiet šo ēdienu arī savās mājās. Un tas nevar neizdoties, vai ne? Jo gal galā mums taču ir jādzīvo garšīgi, pikanti un veselīgi. Pilnīgi noteikti. Meklējiet labākos piedāvājumus Maxima veikalos visā Latvijā un iedvesmu meklējiet Maxima mājaslapā.